Visvarenu Dēlu. Visvarenais Dievs. Tu, kas sāri slava godas, te Tev pateicība. visa slava, gods un Mēs pateicība. esam, ka tu žēlastība, ku tronis. Mēs nākam pie Tava žēlstības Ti man troņa gasutan Jēzus Kristus kulo. un lūdzam Tevi Jēzus Kristus vārdā. Atker māru prātus. Atver mūsu prātu, Atker māru dži. atver mūsu sirdi, Sabizašu nas saku tu lausu. tu lai tane mēs varam sodēm. sadzirdēt katru Tavu vārdu, ko Tu vēlies Urikiras mums šodien teikt. hora māru dži. Un lai mēs to varam paturēt dziļi sirdī Klietina samāri dzīvi. un lietot to mūsu dzīvē. Ne man gasam varenu Dēlu. Es Tevi lūdzu, varenais Ar Dievs, Jēzus Kristus kulo. Jēzus Kristus vārdā. Sargin māri dufi. Pasargā mūsu domas, Sabiniso načalu tele uzmanība. lai nevarētu Sātans nozagt neko no tām, no Tava vārda. Me man gāsvētu Dēlu. Es lūdzu Tevi, Grātu svētais svētu Dievs, gars ir gaisa pur mende. izlai sava svētā gara gaismu pār mums Demenga zahaļu vas Dēlu. un dod mums saprast. Mēģinās ir tulausi mūžīgu dzīvību. Mēs zinām, ka Tavs vārds ir mūžīgā dzīvība, Tēsi man grib domāt māri garīgu barību. un tā ir mums domāta kā garīga barība, So mēģināsi, mēģināti dzīvinās. lai mēs zinātu, kā mums dzīvot. Me man gāsvētu Dēlu. Es Tevi lūdzu, svētais Dievs, Tulausi vienmēr. Si māru ašmengi. Tavs vārds ir vienmēr kā maize priekš Konuz arī mums, kirlamen vienmēr. kas mūs uztur. Slāva tu, ka Dēlu. Slava Tev! Slāva tu, ka vada brīnišķīgu dāvanas un diarminga. Slava Tev, Dievs, par šo brīnišķīgo dāvanu, ko Tu mums esi devis. Paldies tu, ka Jēzu Kristu. Paldies Tev, Jēzu Kristu. Amen. Amen. Hvala te peņa. Māsas un brāļi, Me dadīs kā māprakirau. Mēģinās tu me dā sāra haģinen. par ko es šodien gribu runāt, es zinu, ka mēs visi to zinām. Nisoha neumenai na rakirā. Neko jaunu es nerunāšu. Sāru dosuža rakirna būt. Runāšu par to, par ko ir daudzi runājuši. Bet dēlis klopana rakirna tekoša rakirās dauri. Bet Dieva vārds mums liek vienmēr par to runāt. Me kā prakirau sosi žēlastība. Es gribu parunāt par to, ko nozīmē žēlastība. Sidoti doles. Kā to var dabūt? Ti vaurīga te, kā māprakirau, sivaši tračines. Ko nozīmē Dieva žēlastība? Kā to var dabūt un kā arī viņu var zaudēt? Dārga tam, ka māpadaļi nav man tu mensa. Un ar to es gribu dalīties ar jums. Siedas vašķi doles. Kā to var dabūt? Protams, ja tu dona spēja nesakora doles. Protams, tu pats miesīgi to nevarēsi dabūt. Ja atkana Bībele an vēstule Efeziešiem, Ja mēs atveram Bībeli vēstuli Efeziešiem, kēneš pīruši palatipaņa, atvērsim māsas un brāļi. pušos ir penlu, Paklausieties, Je kas šeit ir rindiņa, teikts. Tikai viena rindiņa nodaļa. Efeziešiem Šie- 2. nodaļa, 8. 9. nā, pāns. 9. na čevi, Vispirms tikai 8. tik paņa 8. Pušunen, Paklausieties. jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Jek rindiņa. Tikai viena rindiņa. Dānāni dāsa dēliski dāvana. Tā ir Dieva dāvana. Špalatipaņa. Māsas un Mēģināsim mekore, naspēji, nasam. Mārinis un Māris resatiķēras. Mēs zinām, ka mēs paši ar saviem spēkiem neko nespējam izdarīt. Māriģi nasim esam grēcinieki. Un mēs zinām, ka mēs esam grēcinieki. Tidori Bībeļa penela. Tas tā ir, un Bībele to tā arī saka. Simenas penela pēc sāringi Petrūki dievišķā godība. Tur ir teikts, ka ikvienam pieder dievišķās godības. Isi penelu, ja me penasam simēģināja grehi, te maldinasam korumen. Un vēl ir teikts, ja mēs sakam, ka mūsos nav grēka, tad mēs maldinām paši sevi. Čači penānan mende. Un patiesības nav mūsos. Togi dono zīmisi, tomēr mēs esam grēcinieki. Tad kā sanāk, tad nozīmē, ka mēs esam grēcinieki. Bet dēļ man tik fardekam, ja? Bet Dievs mūs tik stipri ir mīlējis. Neatkarīgi esam, esam grēcinieki. Un neatkarīgi, kad mēs esam grēcinieki, Ti diamenga dāvana. ir devis mums dāvanu. Tilu dāvana nāni simesota, aš te penes, vai tu vai meno robiģu, Un tā dāvana nav tāpēc, ka tu vai es to esam pelnījuši, bet dēļ tu, ka die. bet to Dievs tev ir devis.
Ja tu me cadena eņatu pantiņa, Un ja tu lasi 9. pantu, tad esi paniekē. tad tur ir teikts tā. Ne ar darbiem, lai neviens nelielietos. Esi pelni. Tur ir teikts, Darbenca nikome nalielina. lai ar darbiem neviens nelielās. Me kā māsa bija zahaļuši palati peņi. Es gribu, Atkēras pīru Pētera vēstule, lai jūs saprotat. Tāpēc atveriet Pētera vēstuli, vor nodaļa, 2. nodaļu, 24. pantu. Šodien Klausieties. viņš startu pantiņu. 24. Viņš pants. uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībā. Ar viņu brūcēm jūs esat dziedināti. Jau tā pilnā skaidra. Viņš šeit saka skaidri. Jau me ieku trušu. Viņš ir miris pie krusta, Vaš menge. priekš mums. Medova sāreģinas. Un mēs to visi zinām. Angliski brūcēm esam dziedināti. Un viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Angliski ratam esam glābta. Un caur viņa asinīm mēs esam glābti. Jēzus skaidri ķekutuši, kad uz šulgie Jēzus jau pēdējā lova. Kad Jēzus gāja pie krusta, kādi bija viņa pēdējie vārdi? Jau peņa. Ko viņš teica? Jau peņa raselovā. Bet viņš vēl teica tādus vārdus. Sārs ir piepildīts. Viss ir piepildīts. Pie pernā. Jūs piekrītat? Vārlovensā. Ar citiem vārdiem. Pašodien uzmanīgi. Klausieties uzmanīgi. Vaš sārs ir zapleskirdi. Par visu ir samaksāts. Togi sivi jālapa. Tad kā sanāk? Togi vaš sārs ir zapleskirdi. Tad par visu jau ir samaksāts? Aha, Jā, tieši jaka. tieši tā. Vaš tukati, vaš manga. Par tevi un par mani. Isi zapleskirdi 2000 Ir beršpāle. samaksāts 2000 gadu atpakaļ. Perdi cena. Pilnu cenu samaksāts. Te tu zalesa dāvana. Un tu saņemi dāvanu. Dāvana, ja pielaskana, ja tu kad dāvina, ja tu kad dāvana, kas ir derme, pareizi. Ja tev dāvina dāvanu, tad tā ir par velti, vai ne? Bet ja nadena derme, togi dožnā dāvana. Bet ja tev to par velti nedod, tad tā vairs nav Dāvana, dāvana. derme. Dāvanai ir jābūt par velti Te dot. ģerenš palati feņa. Un ziniet, māsas un brāļi, Dadīs, šodien arī saku, kompilā Kristus, ir katrs, kas pieņem Kristu, do zalela dāvana derme. kas pieņem Jēzu, viņš saņem to dāvanu par Jo zalela velti. derme. Par velti saņem. Tu, ka nimā čebini su tikai eres. Tev nekas nav jādara. Ģeren konta može du fini. Ziniet, varbūt kāds domā, Sobi iemantinau dēliski žēlastība. lai es varētu iemantot Dieva žēlastību. Mange može jālasti jau jopu kangēri. Man tad varbūt būtu jānāk uz baznīcu, Ja nav dešta tiesi, jānes 10. tiesu, Kristinauma, jākristās, džapu skalpi nav pat. jākalpo, Ti togi mēs dalā dēliski žēlastība. un tad es saņemšu Dieva žēlastību. Ja jaka kēresa, Ja tu tā darīsi, tu zamaitini sa dēliski žēlastība, ko tu tu samaitāsi Dieva žēlastību pie sevis. darbenca, tu Ar darbiem našti patīk susnima tu dēlis. nevari izpatikt Dievam. Izsisota vār. Ir vēl kaut kas cits. Druks, do vasāru čebi kēres. Tas viss, ko es pieminēju, ir jādara. Do silače, Tas ir labi, bet do lesa tu naimanti sa dēliski žēlastība. bet ar to tu neiemantosi, tikai ar to tu neiemantosi Dieva žēlastību. Izsiekso sa te mantinis. Ir viens, ar ko tu vari iemantot Dieva žēlastību - Pačaibnas. ar ticību. Pie pērnā. Jūs piekrītat? Jo menges, pudi kanda da raksvieta. Paskatieties uz šo rakstvietu. Puda samu efeziešiem. Tā ir pašā Pāvila vēstule Meno, ka Efeziešiem. da, dosanu dvāru, ohtodasi pinaka. Jo no žēlastībās jūs esat pestīti ticībā uzsvarus, un tas nav no jums. Tā nav animende. Tas nav no mums. Tā ir Dieva dāvana. Tās ir Dieva menga dāvana. Tā mums ir dota dāvana Derme, par velti. ake, Ņem. dās vaštuka. Tas ir priekš tevis. Vai tu lesi ar dāvana vai nā? Vai tu to ņemsi vai Tu nē? esi Tā ir tava izvēle. Tī ir skaidra pen Un lusi. šeit ir skaidri teikts, Sinikon darben samen alielina. lai neviens ar saviem darbiem nelielās. Tu mēģini esi māša, un vaš tik penes ne baru vēl mānuša. Ziniet, ir cilvēki, kas ir bagāti,
Kon ziedina Kangaria Bārelove. kas ziedo baznīcā ļoti lielu Ziedina naudu, an Čauringi bērnam ir kas Bārelove. bērnamos ziedo lielu naudu. Jo ne čekerna do. Viņi dara labus darbus, Bet jau nedofans dolesalingi lovē rakstam dzīves grāmatu. bet, ziniet, viņi domā, ka caur tiem labiem darbiem viņu vārdi būs ierakstīti dzīvības grāmatā. Bet doinaš ti je jasandejaka. Bet ar to tu nevari iemantot Tunaš te Dievu. no kines nidā. Tu Dievu nevari nopirkt. Isifeņu jek. Ir tikai viens. Pielējies Kristus. Pieņem Jēzu Kristu Ti pačalpulest. un tici uz viņu. Diksi tu jāsaglāb. Un tad redzēsi, tu būsi An glābts. atklāsmas, an bišķi vār atklāsmas grāmatas ir Atklāsmes rakstītu grāmatā 22. nodaļā ir rakstīts tā. šunen. Paklausieties. Tad es kāpu, kad augūt. Es šodien gribu daudz lasīt. Bišķi vārda šefta. 22. nodaļā 17. pantā. Tu vaš tikai den natiedu peršu rindiņā, bet tu vāri rindiņā te. Vāra daļa. Jūs tai pantā lasat no otrās daļas, Kā Penelapes. kur ir teikts. Nāc, kam slāpes, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīves ūdeni bez maksas. Kam slāpes, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīves ūdeni bez maksas. Tu mehaļunā? Jūs saprotat? Dosjām dešefta tu pantiņa, viņu mekadā Tas ir tālāk rindiņa. 17. pantā, bet ne visu pantu, tur apakšā vajag lasīt. Bet dosi tu dufa. Un tur ir tā doma ielikt. Jārkon kamel, Nāciet, kas vēlaties, pu brīvulēm. un ņemiet par brīvu. Tu mēģini esodovasi? Jūs ziniet, kas tas ir? Vienmēr pāņi simbolizē arī svētu garu sikoja simbolus. Vienmēr ūdens simbolizē svēto garu. Ir būt raksvieti tikai do panela. Ir daudz rakstvietu, kur par to ir teikts. Dio pas dāda la derme. Un viņš saka, ka viņš to dod par velti. Vai šome panāsi svētu garus te? Kāpēc es saku, ka par svēto Vai garu? dosis ir panusis, si svētu garus, si tu zīmogus. Jo ir teikts, ka svētais gars ir tavs zīmogs, Šosat tu jāsa an debes valstī. ar ko tu būsi apzīmogots debesu valstībā. Vai do tu, kas ir čevnu svētu garus. Tāpēc tev ir vajadzīgs Ti svētais dopaņu gars. vašķi zālo dumānuš. Un to tikai var saņemt tas cilvēks, Kom pačāla Jēzus Kristus. kas tic Jēzum Kristum. Jau leste tada laura. Jo no viņa tas Jau sudu iztek. dzīdu pāņu. Viņš ir dzīvais ūdens. Mekadēmā sākums, kas ir penlu, anleski ratat, anleski brūci, mēs esam dziedini. Jo sākumā mēs lasījām, ka caur viņa brūcēm un asinīm mēs esam dziedināti. Ja kā arī rattenda, mēs esam atkilinē nāvata. Tā arī ir. Mēs caur viņu svētējām asinīm esam atpirkti no nāves. Tileski brūcende, mēs esam dziedināti. Un caur viņu svētām brūcēm esam Dos dziedināti. tada ladru hleste, dos svētu garu. Un tas, kas tek no viņa, ir svētais Ir gars. pildinime. Viņš piepilda Vadinime. mūs, vada mūs. Izsita savu, mēs stāstam, kusu stāstiņus. Es jums gribu pastāstīt īsu stāstu. Ja nes izsir restorāna. Restorāna. Ziniet, ir viens restorāns. Hanada saka, činena ti hana ti pien. Bet hana, prosta restorāna. Ne tāds, kur tur, piemēram, lieto alkoholu vai mūzika, bet vienkārši, kur iet paēst. Ti šur, ti džala, ti siek mūrš. Un ir viens vīrs, Kon si nahaja moli savu trinš, savu kurku, jau si nahāna. kurš bija nēdis apmēram nedēļu. Ti ja nes ti jau si, esu telebrāzinu, bedūru, du. Viņš tāds nosalis, slikti Ti jau apģērbts, gāja pašu kudu vokna. un viņš piegāja pie tā restorāna loga Ti dikala doj bešle baige. un skatās, tur visi tā labi sēd, labi Ja nelege paša apģērbti, baiga hābena, un viņiem pienes tādus labus ēdienus, baiga otrai. tādus Sveciņi hačuna. un skaisti svecītas deg uz galda. Ti ja ne ti jau dikala, kudu vokna, ti jau nenormāli, kā melhau. Un viņš skatās pa to logu un nenormāli grib ēst. Ti ja neski izsiksim moli savu galīgi savu santiņu, ja neski Un viņa kabatā var būt kaut kādas kapeikas mētājās. Vispār nav lova, pats Vispār nav naudas, ar ko nopirkt par Jau maizi. dikala, ja darbiniekus, ja dikšalas, kad oknas jau tādu kudu vokna. Un viņš skatās, ka tur restorānā viens darbinieks ievēroja viņu, ka viņš tur stāv logā Ti jāla, kā nav pudu ūderi. un nāk ārā pie viņa. Kā ne Tur halija, kā nazārat halaman, Andre. Un tagad viņš domā, nu tagad viņš nāks pie manīm un rāsies uz mani.
Tie jau jautā, može džākrik? Un viņš jau, kad tas darbinieks tuvojas viņam, viņš saka, es jau eju projām. Tarģu. Bet viņš saka, nē, pagaidi. Jo, Andre. Ienāc, apsēdies. Es tev došu paēst. Viņš saka, bet man nav ar ko samaksāt. Un viņš saka, zini, par tevi jau ir samaksāts. Pats saimnieks par tevi samaksāja. Jūs saprotiet? Viņš bija pārsteigts. Tāpat arī ir tieši ar mums. Par mums ir jau samaksāts. Pilna cena ir samaksāta. Tikai nāc, tu būsi glābts. Ziniet, atveriet romiešiem 9. nodaļu. Romiešiem 9:16. Paklausieties, kas šeit ir teikts. Tā tad ne no cilvēka gribēšanās vai skriešanās, bet viss no Dieva žēlastības. Māsas un brāļi, doma ir tāda. Tuvasti kalpines, uhtes. Tu vari skriet, kalpot, sārukēris. darīt visu. Bet ja tu neala pačaiben, Bet ja tevī nebūs ticības, viņš saka, tas nestrādās. Tur ir teikts. Ne no cilvēka gribēšanās vai no skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības. Tas ir kora žēlastības, hvala ti peņa. Ko nozīmē pati žēlastība? Tas ir pats Jēzus Kristus. Kas mums ir sūtīts kā dāvana? Viņš mums ir atnesis glābšanu. Viņš ir izmainījis mūsu dzīvi. Viņš ir tas, caur kuru mēs varam tikt tur, kur Dievs mums visu ir sagatavojis. Un tā ir žēlastība. Ziniet, Mūzus laikā, tad, kad Dievs deva viņam baušļus, tad viņi gāja pēc likuma, pēc baušļiem. Bet tik un tā viņi nevarēja piepildīt tos, jo tas bija viņiem pārāk smagi. Tad kā sanāk? Ja es nepiepildu visus baušļus, tad man būs jābūt nāvei. Un viņu upurēja vienmēr upurus. Viņi visu laiku upurēja upurus. Un ir teikts, ja tu upurē priekš saviem grēkiem, tad tas grēks no tevīm tiek atņemts uz laiku. Bet vecajā derībā nekur nav teikts, kad viņš ir atņemts uz visiem laikiem. Bet Jēzus, kas bija pasaules upuris, viņš samaksāja dārgu cenu. Caur viņu grēks mums tiek atņemts uz visiem laikiem. Un jūs saprotiet tagad to domu? Dievs mūs stipri mīl. Viņš redz, kad mēs ejam postā. Viņš sūtīja savu dēlu. Un viņš ir samaksājis par mums. Un tā bija tev dāvana dota, lai tu nes būtu glābts. Ziniet, Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļā 16. pantā ir teikts, un jūs visi dziedat to dziesmu vienmēr. Jo tik ļoti Dievs pasaulē mīlējis, kā viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Tas, kas viņam tic, lai neviens nepazust. Visi mēs dziedam šo dziesmu. Un tā ir dāvana, māsas un brāļi. Ar baušļiem tu nevari piepildīt baušļus, un tu nevari saņemt dzīvību.
ebrejiem. Es gribu, lai mēs vēl atveram vēstuli ebrejiem. 12. nodaļu. Ziniet, māsas un brāļi. Es gribu vēl par šo pašu tēmu parunāt no citas puses. Ziniet, daudz cilvēki ir, kas ir saņēmuši žēlastību. Bet tagad es gribu parunāt par to, kā tu vari zaudēt to. Lai tu būtu uzmanīgs. Dievs tev ir viņu devis. Un tu nebija to pelnījis. Nē, es to esmu nopelnījis. Mēs paši neko nespējam darīt. Viss Dievs ir sakārtojis priekš mums. Bet kā mēs to varam zaudēt? Palasīsim. 12. nodaļa, 15. pants. Pielūkojiet, kā neviens nezaudē Dieva žēlastību, lai nekāda rūgta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu, un daudzi arī ar to netiktu apgānīti. Lai neviens nebūtu netikls un zemis kā Esavs, kas savu pirmdzimto ir pārdevis par vienu ēdienu. Līdz 17. pantam. Daj panalape skaidri. Kas šeit ir teikt? Šeit ir teikt skaidri. Pielūkojiet, lai jūs nezaudētu savu žēlastību. Lai nekāda rūgta sakne neizaugtu jūsos. Un pielūko, lai tu nebūtu tik zemisks, kāds bija Esavs. Kas zaudēja savu pirmdzimto priekš viena šķīves zupas. Ko es gribu ar to teikt? Ziniet, mēs visi dzīvojam šajā pasaulē. Un šeit notiek visādas lietas. Ja tu mekamāt vienkārt kēra, tu vairs natkeens, nesnātat kēra, kad tene. Lukas 8, Vēl Lukas 8:14 ir teikts. Ko nozīmē rūgtā sakne? Lai mēs varētu to saprast. Lukas evaņģēlija 8. 8. nodaļa. 14. pants. Paklausieties, kas šeit ir. Bet kas starp ēkšķiem krita, ir tie, kas to dzird un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules skārībās un noslāps no un nenes nekādas augļus. Aļuna, daisi skaidri pupēm. Saprotiet, šeit skaidri teikts. Ko nozīmē rūgtā sakne? Mānuš. Cilvēks. Vaštie pēlānā setā rūpi pielas, nā? Var iekrist kaut kādās savās rūpēs, dzīves rūpēs. Vaštie pēlān kārdinājumu. Var krist kārdinājumā. Vaštie atšķel augstprātīgi. Var palikt augstprātīgs. Vaštie tu čulan tu tanda saita bedī lietan tu tanda, pielas holinā. Var palikt dusmīgs. Vai atkal tevi varbūt kaut kāds cilvēks kaitina un tas tevī sāk augt. Ziniet, ir ļoti daudz tādu lietu, kas var attālināt mūs no Dieva. Piemēram, es šodien varbūt esmu dedzīgs. Bet varbūt tūdaļ man ir dzīvē kaut kādas problēmas. Piemēram, es zaudēju darbu. Protams, tad man ir grūti. Vai varbūt vēl kaut kas notiek dzīvē? Tās problēmas rodas. Un tās sāk augt. Un varbūt arī tā tajās problēmās sākt kurnēt pret Dievu.
Un sanāk tā, ka zaudē žēlastību. Par šo var runāt daudzi un visādi. Bet es gribu atnest dažus piemērus. Jums nav jāatver šī rakstieta. Otrajā ķēniņa rakstīts. 5. nodaļā. Tur ir teikts tā. Jūs visi ziniet to stāstu. Kur atnāca Nāmijs. Nāmijs. Penjale ska med djal, med eftermål med močnet pan an Jordana kereka. Elisa penjale ska so med močnet pan eftermål. Elisa lika Nāmijam ieiet ūdenī un viņš bija slims ar spītālību, tāda slimība bija. Un viņš lika ieiet viņam ūdenī un iegrimt 7 reizes tajā. Un viņš apsolīja viņam, ka tad viņš būs dziedināts. Bet es nerunāšu tieši par viņu. Elisam bija viens kalps, kas kopā ejot ar viņu redzēja visus brīnumus. Viņš bija klāt vienmēr viņam un redzēja visas lietas. Viņš bija viņa māceklis. Tad, kad pienāca klāt viņam tas vīrs, Nāms, kam bija vajadzīga dziedināšana. Tas vīrs atnesa viņam ļoti daudz bagātību. Bet Elisa viņam teica, nekas mums no tevis nav vajadzīgs. Jūs mājās to varat izlasīt to nodaļu. Visa nodaļa Tas ir rakstīts 2. ķēniņa grāmatā 5. nodaļā, visa nodaļa. Es tik nolasīšu drusku. Kas notika? Tas kalps, kad Elisa neko neņēma no tā nāma, viņš nekā nereaģēja. Tad Nāmijs ar saviem kalpiem aizgāja. Ti dovadu murš, konciskas kalpus, Elisa dosis pravietis sabitu meģinem. Lai jūs zinātu, Elisa bija pravietis. Un tas kalps bija, kas vienmēr ar viņu kopā kalpoja viņam. Tad tas kalps redzēja, kad viņš neko neņēma no nāma, un nāms bija aizgājis ar visu savu bagātību. Viņš izdomāja, tas kalps domāja, jāiet man viņiem pakaļ. Sekoja viņiem. Un viņš izdomāja tādu stāstu un stāstīja viņiem, ka pie viņiem bija atnācis cita pravieša kalpi. Un ja jūs varat, tad iedodiet kādu zeltu, es iedošu viņiem. Un tad, protams, Nāms deva viņam visu, ko viņš prasīja. Un tas kalps atnāca mājās priecīgs. Bet viņš zināja, ko viņš bija izdarījis. Jūs redzat to sakni? Kā viņa ienāk tā rūgtā sakne? Ļoti viegli. Viņš iekāroja naudu. Un viņš tūdaļ zaudēja žēlastību. Un paskatieties, kā viņš to zaudēja. Es jums nolasīšu. No kurienes tu nāci? Gehazi. Un viņš atbildēja, tavs kalps nekur nav bijis. Tad Elisa viņam sacīja, vai garā es tev negāju līdzi, kad tas vīrs griezās atpakaļ no saviem ratiem tev pretī? Vai tad tagad ir laiks ņemt sudrabus un drēbes, eļļu, kokus un vīnu, dārzu, sīklopus un lielopus
kalpus un kalpones. Tāpēc nāmis spītālība pielips tev un taviem pēcnācējiem uz mūžu laikiem. Un tad Gaza aizgāja, protams, no viņa spītālīgs balts kā sniegs. Jūs saprotiet, es iztulkošu, lai jūs sapratīsiet to domu. Elisa jautāja tam kalpam, kur tu biji? Viņš teica, nekur. Viņš teica, vai tad es garā negāju tev līdzi? Vai tad tagad bija tas laiks, lai tu ņemtu no viņiem tās dāvanas? Elisa teica savam kalpam, tāpēc, ka tu tagad to esi darījis. Tā spītālība, ar ko bija slims tas nāmis, no kura tu ņēmi tos dāvanas, tagad tās pielips tev un pār visu tavu ģimeni. Un viņš tūdaļ palika slims, balts un aizgāja. Un tagad redziet, sakņa, jau nerūktu sakņa. Ienāca kalpā rūgtā sakne, mantkārība. Un viņš tūdaļ zaudēja žēlastību. Tas salīdzinās ar mums un ar Jēzu. Kā viņš teica, vai tad es ar garu nebiju tev līdzās? Visur, kur tu gāji, viņš visu zināja. Vai tad šodien nav Jēzus ar tevīm un neiet visur, kur tu esi? Viņš ir tevī. Visur, kur tu ej un ko tu dari, visur viņš ir tev blakām. Un tad jautājums, kuru tad mēs varam apmānīt? Un redziet, tā mēs varam zaudēt žēlastību. Vienkārši iekārojam mantas. Vēl māsas un brāļi, mēs zinām vienu stāstu, ka Dievs ir stāstu. Mēs zinām vēl vienu lietu, ka Dievs ir žēlīgs Dievs. Protams, dēl piedela nimenga. Un, protams, Dievs arī piedod mums. Ik katram cilvēkam. Viņš visus mīl. Mēs zinām vēl vienu vīru, kurš ir zaudējis savu žēlastību. Tas ir rakstīts 2. Samuēla 11. un 12. nodaļā. Jūs visi ziniet to vīru. Viņu Dievs svaidīja par ķēniņu. Viņš bija liels ķēniņš. Un viņa vārds ir Dāvids. Bet tad, kad viņš ieraudzīja Urija sievu, un viņa staigāja par balkonā, un viņš redzēja un domāja, kāda šī laba sieva. Viņš ielaida savā sirdī ļaunu sakni. Un viņš teica, lai pasauc viņu pie viņa. Un viņš pārkāpa laulību. Viņš pārkāpa laulību ar Urija sievu. Un ja mēs lasām tālāk, tur atnāca viens pravietis pie viņa un teica tā. Un teica viņam, ko tu darītu ar tādu vīru? Ja viņam pašam ir savi daudz avis savas, bet tam otram vīram tikai ir viena avis. Bet viņš neupurē savas avis, bet gāja un paņēma to pēdējo no tā vīra. Ko tu darītu ar tādu vīru? Viņš atbildēja, ķēniņš atbildēja, es tūdaļ viņu nogalinātu. Dāvids teica, es tūdaļ viņu nogalinātu. Kur viņš ir, es viņu nogalināšu. Un pravietis viņam atbildēja, tas esi tu. Tu esi paņēmis no cita sievu. Un kas notika?
No ty kandia si čāve pašinele skromņenca. Un kas notika tālāk? Lāsts viņa dzīvē. Viņa dēli gulēja ar viņa sievām. Kur talales ten atkāpi ģepes. Zobens no viņa neatkāpās. Bet tomēr dēļ apžēlīja ģepes. Bet tomēr Dievs apžēlojas pār viņu. Varbūt jau sāri laiki man, ja dēls te piedoš. Tāpēc, ka viņš visu laiku lūdza no Dieva piedošanu. Dēļ nav lieka glesku tronis. Un Dievs neatņēma no viņu troņu. Leski ciltate jau ir Jēzus Kristus. Un no viņa cilts iznāca Jēzus Kristus. Aļuna, dāsi dasai sarsa lietisi, vaši tračines. Ir tāda lieta, ka mēs varam zaudēt žēlastību. Bet ir viena lieta, kas tev ir jādara. Pieģintut. Atzīsties. Nožēlin. Dieva priekšā un nožēlo. Ti man piedošanu. Un lūdz piedošanu. Ti dēl. Un Dievs. Piedēlatu. Piedos tev. Ļubuneska. Ikvienam. Tas ir, kas ir vajadzīgs. Es jums varu ļoti daudz tādu līdzību pienest. Proste laikus, kur te dīsi. Vienkārši ar laiku mums ir tā. Ti ģinem? Protams, arī očik džūlis izdasēk. Vēl bija viena sieviete. Tu meni ģinem, nosraksti tu man. Jūs ziniet, tas ir rakstīts. An štartu Jāņa. 4. Jāņa. Peršu nodaļa, zina stāvašķi duj. 1. nodaļa. Tu mēģini nedu Samārieta. Jūs zinat to stāstu par Samārietu, kas piegāja pie akas un ar Jēzus dzēra ūdeni. Savā laikā. Savā laikā mēs varam redzēt jūdiem. Viņi nemīlēja samāriešus. Viņi bija kā samaisīti. Bet tā radu Samārija. Bet arī tajā Samārijā. Tajā laikā viņi nemīlēja tādas, piemēram, sievietes, kurām bija jau vairāki vīri. Un ziniet, tai Samārietei tieši tā arī bija, viņai bija ļoti daudz vīru. Agrāk varbūt viņai tikai bija viens vīrs un viņa bija cienīga sieviete. Bet pēc rakstiem, kad mēs tur lasām, mēs redzam, ka pēc tam viņai bija 5 vīri pēc kārtas un tad viņu neviens tur necienīja. Un tad Jēzus viņai pie akas teica, pasauc savu vīru. Un viņa atbildēja, Jēzu, man tāda nav. Un tā pati doma ir pati galvenā. Viņa nemeloja. Tam tā ir jābūt. Dieva priekšā nemelot. Teikt tā, ka kā ir. Un ko Jēzus viņai atbildēja? Tu pareizi saki, ka tev nav vīra. Tev bija 5 vīri. Un 6. ir tāds piedzīvotais tikai. Ko Dievs darīja? Jēzus. Ko darīja Jēzus? Viņš apžēlojās. Viņš svētīja viņu. Un viņa iegāja atpakaļ pilsētā. Un teica, re, kur ir viens, par ko runā. Bet cilvēki zināja, kas viņa ir. Kad viņu neviens nevēroja, tur necienīja tajā pilsētā. Bet tad, kad viņa atnāca, tad, kad Kristus viņu jau bija svētījis, pēc tā, kad viņa teica, ka tur ir viens, kas par ko runā, viņu paklausīja, un visi iznāca skatīties uz Jēzu. Saprotiet, viņa sastapās ar Jēzu, nožēloja savus grēkus, un Dievs viņu izmainīja. Viņa zaudēja cilvēku priekšā savu autoritāti. Un Dieva priekšā viņa bija grēcinieca. Bet tad, kad viņa satikās ar Jēzu, viņa nožēloja. Un Jēzus viņai piedeva. Un mēs tad redzam tālāk, kas notika viņas dzīvē. Visi uzklausīja viņu un iznāca skatīties uz Jēzu. Un ar to es gribu beigt.
Darbenca, švala te peņā. Māsas un brāļi ar darbiem. Bībele panla nikon me nalielinās. Saka, lai neviens mēs nelielamies. Jo jūdi, kam letie mantinen darbenca debesvalstība, baušļens. Jo jūdi gribēja ar baušļiem, ar darbiem iemantot debesvalstību. Bet lenga nav idija. Bet tas viņiem nesanāca. Bet pagāni. Bet viņš saka, ka pagāni, kad nemaz nezināja baušļus, bet caur ticību uz Jēzu piepildīja baušļus. Un tas ir rakstīts Romiešiem 10. 4. pantā. Jo bauslības gals ir Kristus. Viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Bauslības gals ir pats Jēzus Kristus. Un mans novēlējums jums, māsas un brāļi, ir. Protams, turēsimies ticībā. Jo ir teikts, ka no ticības taisnais dzīvo. Un tas ir pats galvenais, māsas un brāļi. Būs ticība. Būs arī visas pārējās lietas tavā dzīvē. Jo viņš saka, ar darbiem, lai neviens nelielas. Jo darbiem nevar iemantot Dievu. Abrahamus jau darbencenē manti ģadēliski labklājību. Jo mēs redzam, ka Abrahams ar darbiem nevarēja iemantot Dieva labklājību. Tas ir pelnusi Abrahamus pačandija. Tur ir teikts, Abrahams ticēja. Tu pačai pieskaitījās, ka taisnība. Un tas viņam pieskaitījās pie taisnības. Tāpat kā tas ir piemērs, ja es tev tagad teiktu, ej tur. Izej no šīs pilsētas. Un tu vienkārši man noticēji un aizgāji. Un Dievs tieši tā grib, lai mēs ticam uz Jēzu Kristu. Kā lai mēs ticam, ka tikai viņš ir vienīgais ceļš. Viņš ir mums dots kā dāvana. Un caur viņa visas lietas. Un tā ir tava žēlastība. Lai tu būtu izglābts. Lai tu būtu tur, kur Dievs ir sagatavojis mums vietu. Viņš visus mīl. Un katram viņš runā uz sirdi. Viņš vēlas glābt tevi. Un viņš vēl grib daudzus glābt, kas ir ārā. Protams, dos saku kristietiski lietas, un tas ir katra kristieša uzdevums, lai viņš ietu ārā, sludinātu un glābtu cilvēkus. Savu kaimiņu, savu brāli, draugu, vecākus. Tā ir dota žēlastība mums. Un tas bija, ar ko es gribēju dalīties ar jums. Es gribu pasaukt brāli, kurš vēlas šodien pieņemt Jēzu Kristu savā sirdī, savā dzīvē. Un ja vēl ir šeit tādu, jūs arī varat nākt. Tu zini, šī ir laba izvēle, ko tu šodien dari. Tas ir labs sākums tavā dzīvē. Ziniet, tas ir jauns sākums. Debesis atvērsies. Eņģeļi priecāsies. Kad ir atkal viena dvēsele glābta. Tā ir žēlastība priekš viņu. Es gribētu, lai es kopā pieceltos un arī lūgtu.